Nav ne mazāko šaubu, ka uz Latviju tiks izdarīts milzīgs spiediens, lai Latvija neteiktos no Stambulas konvencijas, jo, kā mēs atceramies, Stambulas konvencija bija viens no galvenajiem jautājumiem, kādēļ krita Kariņa valdība, kādēļ tika izveidota Siliņas valdība un arī vienošanās par valsts prezidenta Rinkēviča ievēlēšana notika uz Stambulas konvencijas pamata, tādēļ mani neizbrīna, ka Rinkēvičam ir tāds viedoklis par Stambulas konvenciju, kāds viņš ir. Gribu parādīt Kariņa uzstāšanos. Tās divas valdības, un viens no iemesliem, kāpēc es izformēju pēdējo valdību, bija tas, ka mēs nevarējām nonākt līdz politiskajam kompromisam, lai pabeigtu šo ratifikācijas procedūru parlamentā. Tas nebija galvenais iemesls, bet viens no. Formējot jauno valdību, mana pēcgājēja Evika Siliņa iekļāva šo jautājumu kā vienu no pamatjautājumiem jaunās valdības veidošanas procesā, un beidzot pabeigt šo ratifikācijas procedūru. Tātad nebūsim naivi. Šis nav viens jautājums, tas ir pamatjautājums. Un nebūsim naivi. Šis nav jautājums par sieviešu tiesībām, šis ir jautājums par LGBT izplatību un to, ka tā ir viena no pašreizējās Eiropas prioritātēm, diemžēl.